Čau! Esmu atbraucis uz upīti. Šogad šeit, protams, ka pirmo reizi, jo tikko ziema beidzās. Ir pāris stundas brīva laika. Un tāpēc paņēmu šo glīto kātiņu. Šādu smuku strīmerīti. Pašu sietu. Un pamēģināsim noķert kādu foreli vai alatu. Es ļoti ceru uz foreli. Alata tas jau pats par sevi kaut kad tas notiksies, jo patiesībā arī alatas es esmu noķēris ar mušu. Bet foreli gan ne. Un tāpēc šodien tēma agrā pavasara skaistā forele ar mušu. Nedaudz neierast man, bet šī tēma mani paķer aizvien vairāk un vairāk. Dodamies. Uzliku klasiku. Melnu bugari. Tā esot muša, kuru nekad nedrīkstot aizmirst mājās. Un pastīsimies, ko man dos. Nu re, bliezari. Melno bugari nebija. Uzliku šitādi zaļi. Un hops. Maziņš šalpēn. Rokā gan. Nu. Super. Lai tāls. Atā. Varbūt būs vēl kāds. Skatāmies. Stāja. Forele. Woo! Žasiņā! Ej, tu nost. Super. Pasties. Forele. Muša un forele. Lūdzu. Pasakāji. Nav liels, protams, tāds milzis jau nav, bet jāpriecājās par to, kas pirmkārt ir. Un otrkārt, tā ir man pirmā forele ar mušu. Kas tas skaisti? Ai. Reku ir. Lūdzu. Protams, nekas liels. Smuka bezatskaļo ar vērtīts. Laiži vaļā? Tā palaiži. Šitā jau bijusi uz ētku. Wow! Ai, skaisti. Agri pavasar. Te man upīti tādi, kas gāž man no kājām. Strauji. Baigi lavēt. Pastīsimies. Super, ne? Dodamies tālāk. Pastīsimies, kas te būs. Tad diezgan regulāri ir foreles. Lielāks, mazāks, bet ir. Un muša, nezinu, vai mācējuši, vai muša pietiekoši smaga. Skatīsimies. Būs interesanti. Baigi skrien. Labi. Mums jau vajag tos pūliņus apakšķirēt. Tur, apsāk. Tā lēnītē.
Mušošanā viss tā gaužām mierīgi. Tāds steiga un stress. Diezgan nevajadzīgi. Kā jau bieži vien tas sanāk, ir jāpārsienās. Es izmantoju rapalas mezgli. Tas mīļais jaukais mezgliņš, kur māneklis, šajā gadījumā muša, paliek tā kā cilpiņā mazā. Ko tas dod? Tas dod to, ka muša spēlē daudz dzīvāk un brīvāka, un tas ir svarīgi. Īpaši tā strāmīt, viņi tur pamētā šeit tur. Baigi labi. Jā. Rāpals nots ir diezgan foršs mezgliņš. Tāds uzlikšu tagad grīdas lupatu. Grīdas lupatu tāpēc, ka šis te mazais puļķītis, tas ir no grīdas lupats, bet šī muša ir ārkārtīgi rezultīva. Tā es esmu dzirdējis. Protams, pats neesmu neko vēl noķēris uz viņas, jo, kā jau redzējāt, šodien noķēru pirmo foreli dzīvē ar mušu, tā kā aiziet, dodam virsū. Labs, ne? Sveiks, Alma. Tu arī mušo? Tas tā ir. Ops, op. Nu nav. Op, nu jau labi. Tas smuku var pārmest pāri ar rolkāstiņu upei. Mācamies. Daudzamies. Viņā būs, ne? Tas jūt viņai. Tā domāju, ka tēšu, tā domāju, ka nav, nesanāca. Turpinam. Ai, labi. Nu, tagad šis jau bija labi. Nu, man pašam patīk. Norauta muša patīk, jā. Viņas ārā nevar. Uzliku nimfu. Noķēra alatiņu. Iepriekš sapīti. Te arī vietiņa. Protams, maziņa. Maziņš dzīvnieciņš, bet tas ļoti interesants. Tas tā smuka vāraviņa. Hop, atā. Bet tur jābūt vēl kādiem, ne? Uztīsimies. Lūdzu. Super. Ej, tu no. Labi maziņas, bet nu pasaka. Ok. Turpināt. Izmāš, protams, ļoti maziņš. Bēg. Lūdzu. Nu. Ļoti nemazā. Hop, tā. Būs vēl? Copīti noslēdzu. 4 alatiņas, 1 forelīte. Alatiņas reku ir tepatās man aiz muguras 3 pēc kārtas ar nimfu, kuru veiksmīgi iestādīju
šajos kokos gana daudz norāva arī savas mušas, bet vienkārši jāmācās mest. Tā kā tiekās.